Ai, atkal tu kaut ko tad izlojies. Darbie skolēni, skolotāji un mūsu mīļā žūrija, sveicam jūs visus 2025. gada modes skatē. Kā jau katru gadu pavasarī mūsu skola rīko mākslas dienas, kas nu jau ir kļuvusi par tradīciju. Modes skati ļauj skolēniem izpausties, kā arī parādīt savu radošumu, ko skolas ikdienā nav iespējams pielietot. Šogad modes skatē piedalās 18 klases, kuras šodien mums parādīs savus priekšnesumus un radošumu divās klašu grupās – no 5. līdz 8. klasē un no 9. līdz 12. klasē. Šī gada tēma ir Latviešu hiti. Tāpēc būs iespēja redzēt visdažādākākos priekšnesumus ar stilīgiem tērpiem un, protams, arī ar stilīgu mūziku, jo kā tad bez tās? Nu, protams. Bet pirms mēs sākam, jāiepazīstina ar žūrijas sastāvu. Šogad mūs ar savu klātbūtni ir pagodinājuši 5 žūrijas dalībnieki. Šogad mūsu žūrijā ir pagājušā gada skolēnu parlamenta sociālo mēdīju seja Ričards Survilo. Vēl ar savu klātbūtni mūsu ir pagodinājis visiem pazīstamās grupas Singapūras satīns mūziķis un Komedija Latvija dibinātājs Edgars Bāliņš. Tad ar mums kopā ir mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dina Švīpiņa. Kā arī žūrijas sastāvā ir TV raidījuma vadītājs, kurš ir neizsmeļama daļa no mūsu mākslas dienas sastāva – Armands Simpsons. Un visbeidzot, mūsu pēdējais žūrijas dalībnieks ir mūsu Mārpas valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidents Edvards Sviķis. Un vēlreiz lūgums skaļus aplausus visiem mūsu žūrijas dalībniekiem. Kā arī atgādinājums klasēm, kas šodien uzstāsies, lūgums 5 minūtes pirms jūsu priekšnesuma doties uz aizkulisēm cauri garderobju gaitenim līdz pašam galam. Un tagad novēlējums visiem un žūrijai patīkamu pasākumu, un lai visām klasēm izdodas parādīt savus priekšnesumus un radīšanu ar īstu latviešu vaibu. Bet paklau, ak, Dievs, cik te ir daudz cilvēki. Un skan mūzika arī. Nu, reāli tāds sajūta, kas atrastos kādā sapnī. Sapnī? Jā, sapnī. Vai kā mēs labāk varētu zināt šo sajūtu? Nārnijā. Nu jā. Tur es tev varu piekrist. Bet vai zini kas? Tev iedos lielāku Nārnijas sajūtu? 5. C klase. Tādēļ aicinam viņus uz skatuves. Tad laipni lūdzu šajā partijā, tas nekad nevar ciet kā Ed Hardijs. Palaid vaļā sabas kājas un es hajā pa dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvē ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs partija hard, visi zolīti. Jā. Kad viņi satiekās, telo pareizos un tad visi apliekās. Man likās, ka braucam uz jahtu balu, bet es pastos uz tevi, tā ir aktu zāle. Nekas viss tikai sākās, nakts ir gara, es eju makšķerēt, kuri mana sapņi nāk. Es jau jūtu, ka šī nakts būs fucking laba, tas bija tos Nolan, pašau vaļā. Es gribu dzīvot tavā Nārnijā un palest vaļā savu sapnijā. Un tu jau zini, viss būs kārtībā. Un tu jau zini, ka būs partijā. Viss būs kārtībā.
kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paej malā. Mēs no tumsas esam atkarīgi. Es esmu tusā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāju iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs sagaidīt, kas gaida mūsu priekšā. Zinu to, ka viss būs kārtībā tiešām. Nometas uz mana balkona margām, kāja no jūras un projām skrien. Tā tu atnāci mani sargāt, projām aizgāji kā ar vien. Ja tu atkal atpakaļ nāksi, redzēsi jūrmalu kailu un sēru, un tu dvēselī meklēt sāksi, kuru tev vakar vēl vaļā veru, bet zelta ugunis skrien, bet tā kāja virs jūras lido, dvēselē no sala, kad biju viens. Tumšo ūdeņu vidū, vientuļa zelta ugunis skrien, ugunis skrien. Nu, zini, es tev pateikšu tā skaistā riktīgi lidinās. It kā kaut ko tās censtos noķert. Klausies, zini, kā man bija? Nu? Es vakar gāju pirkt to zivtevu, bet pārdevēji saka, ka man jāmaksā 4,30. Un es pēc tam teicu, es tam galīgi nepiekrītu. Un es teicu, lai man pārdod pa 3,25. Nu brāl. Ar dzīvi šādi nekaulē, tas nav gudri. Tev taisnība, brāl, nav fēni. Bet jāapčeko, ko tā 7D domā par to. Ej, brāl, ar dzīvi nekaulē, ko nopelnījis tērē. Paņem naktī azotē, atdod sevi nesaudzē. Mamma teica, seko saviem sapņiem, un meitene sekos tev. Mamma teica, seko saviem sapņiem, un meitene sekos tev. Laiku pa laikam lauras plūds, laiku pa laikam jauna brūds, laiku pa laikam uz lūpām rūps. Tas ir alus vai skūps. Laiku pa laikam no sevis smūds, laiku pa laikam pa straumes šļūts, laiku pa laikam uz lūpām rūp. Tas ir alus vai skūps. Atteikumus pieņēmām, taču pie mēs nepierodam. Palējam, bet neizgūdam. Miegam mēs stundas nedodam. Ej, mās ar dzīvi nekaulē,
nopelnī iztērē. Paņem naktī azotē, atdod sevi nesaudzē. Mamma man teica, seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Mamma man teica, seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Māsām vairāk mīlestības, brāļiem vairāk pacietības. Māsas brāļus sagaidīs, brāļi māsas apceltīs. Šeit tev mana sirds maiso pušu, tu un es būsim konglomerāts. Bohēmā redzu vairāk plusu, nekā mans ģimenes ēs. Ar sīkumus pieņēmām, Taču pie tiem mēs nepierodam, palējām, bet neizgūdām. miegamies stundas nedodam. Ej, brāl, ar dzīvi nekaulē, ko nopelnī iztērē. Paņem naktī azotē, atdod sevi nesaudzē. Mamma man teica, seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Mamma man teica, seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Seko saviem sapņiem un meitene sakos tev. Nu jā, tad tomēr nevajag kaulēties ar savu dzīvi. Nu, es tak tev teicu, bet paklau, vai tu dzirdēji? Dzirdēji ko? Nu, vecīt, come on, mums taču balli jāplāno. Es tikai nezinu, kur to varētu plānot. Klau, ja tu gribi piedzīvot īstu balli, tad, protams, ka jādodas uz baložiem. Tur vienmēr balle baložos. Un jātnieki ir atpakaļ, un jā, arī bez zirgiem. Bet par to tev vairāk pastāstīs 8. A klase. Spožarotam meičas matos, žēl tas nebija tajos laikos, bet meičas dejo bruņķos baigos. Mēs manu noskatītu ar rotām, prom dosimies mēs roku rokā. No sapņa acis man vien nākliet, kā varoņi viens otru sāpiet. Tad iecēlos, uz viņas bildi paskatos, klauni sastaisos, rom uz balni baložos. Vēlos atkarūvās, ar tevi pārējošu, un līdz pār 3 stundai, kamēr nenogušu. Vēlos atkarūvās, ar tevi pārējošu, un līdz pār 3 stundai, kamēr nenogušu. Skaļa jau tā country mūzika, meičām tā ļoti patika. Mana meita daļa pēc izskantā, kā vai viņai to maigi pasākā. Mana saumaļām bez šonāk prautu, dāvātu kaut mazas pūres autu. Kā tu meiš satraucies es esmu, sējā mana meiča prom vēstu. Un viņa piecēlos, uz viņas bildi paskatos, galvni sataisos, rom uz balli baložos. Vēlas vakaros, ar tevi pārējošu. Līdz pār 3 stundai, kamēr nenogušu. Vēlos vakaros, ar tevi pārējošu. Līdz pār 3 stundai, kamēr nenogušu.
Tā nu gan bija balīte, kurā kārtīgi varēja izdancoties. Same, vecīt, same. Bet, zini, tikai tā var būt kopā ar tuvākiem un izbaudīt laiku. Zini, es tev pilnībā piekrītu, bet man šķiet, ka 8. D klase varētu mums vairāk pastāstīt par to, kādēļ tikai tā. Nu, davai, es tiešām gribu uzzināt, kāpēc tā ir. Tādēļ neterēsim laiku un lai viņi vien nāk virsū. Savu dienu krāsojam, tie ir mūsu vārdi, mūsu mēles, kuras mēs aiz zobiem neturam, jo tikai tā var uzzīmēt to visu, ko var iemīlēt. Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Tās ir mūsu rokas, mūsu potas, kuras dzīves mēģē noskalo. Tās ir mūsu acis, mūsu gleznas, kuras svešiem neizteic neko. Nāc uzzīmē, kā tev ir šai pasaulē, kā tev veicas šai pasaulē. Tas nu gan bija iespaidīgi. Pilnībā visa zāle rīboja. Nu jā, tagad es saprotu, kāpēc tikai tā. Bet, nu kā jūs, publika, jūtaties? Kā jums šie priekšnesumi šodien? Ui. Kas te pa jāzgu notiek tagad? Piedodomi. Tā. Meitiņa. Tas slīdēji, paslidot tālu. Tā, Aivariņ, ko tu tur dziedi man tagad? Tas slīdēji, paslidot. Aivariņ, ko tu tur man dziedi? Nu, pagaidi, ejam malā.
9D1 tev to pastāstīs. Nu Zini, labi. mēs tur aizkulisēs bišķi papļāpājām. Ko tā? Labi, nu ļausim viņiem, ļausim. Tu slīdēji paslidotāvu. Es paliku uz pasaules, uzlīdēji paslidotāvu, un klusi malā salu es. Uzlīdēji paslidotāvu, un klusi pavadīju es. Uz baltā sniega ēnu tālu, uzlīdēji paslidotāvu. Nu, kā tu vispār zināji, ko viņi dziedās? Nu, beidz. Es taču tev stāstīju, Džeina. Es tev neesmu nekāda Džeina Fonda, un mans mīļais Navenelo. To zin tikai 9D2. Lai viņi tev parāda. 9D2? Jā. Pagaidi, jau nāk. Kāpēc tu man atkal pārpras? Neko nezini. Un ienesta malka, un tagad var pasapņot par romāniem, lietām, smalkām, par to, ko nav piedzīvot dots, par ballēm, par drānām spožām, lepniem auto un cerībām tām, kas aizējo, 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 neatstājot nekā. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav Parīze, Roma, Londona, manas mājas vien māla klons.
Ladies and gentlemen, now we're introducing Jane Fonda. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Ladies and gentlemen, now we're introducing Elaine Delon. Parīze, Roma, Londona, manas mājas vienmāla klons. Tur ciemā, kur iekurtas krāsnīs, ēnu teātris spēlē. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Spēlē, spēlē, ko tu spēlē, ko tu spēlē man. Es tev esmu šajā spēlē, gaismā laternā. Atnāc kuģa zvanīt, zvanot, aizej kuģa zvanīt. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav Parīze, Roma, Londona, manas mājas vienmāla klons. Tur ciemā, kur iekurtas krāsnīs, ēnu teātris spēlē. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Mīļais Alain Delon. Ieva, zigi pie darba! Gols! Oi! 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 Piedodiet! Piedodiet! Tikko noskatījos baigo hoķu spēli. Man viņš tā baigi cepītas hoķis vispār pēdējā laikā. Nu, sieviņ. Oi! Es dzirdēju, ka tu tur atraugājies. Esi pieklājīgāk. Nē, nu piedod, man tas hoķis baigi vienkārši. Tu saproti, ka Latvija uzvarēja arī Somiju tur. Paga. Kurš 10 A1 parādīs? Aha, Neizpļāpājies. labi, piedod. Es jau tikai kā labāk gribēju, bet, nu, lai tā 10 A1 tā rāda. Labi, kurš? Esiet sveicināti, cienījamie fani visā Latvijā. Laukumā nāk Latvijas komanda. Viņš laužās uz vārtiem. Mēģināja saspēlēties. Mēģinājis vārti! Man pār tevi jādomā.
Oi, nu tas hoķis bija baigi labais. Nu, jā. Atgādināja tās jaunības dienas. Man ar. Tas bija Tas labs. jaunības dienas, jā, kā atceros, kā mēs ar Jančuku tik ballējām un negulējām. Kādu Jančuku? Skaidro tālāk. Nē, par to tev tālāk paskatos 10.2. Es tagad neko neskaidrošu, man Jančuks ir pagātnē. Kas ir Jančuks? Nav svarīgi. Mildiņ, kas ir Jančuks? Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Saki man biedri, tu bremzē vai tu gāzē? Saki man biedri, tev finiš vai tik startē? Saki man biedri, vai gatavs tu bombardēt? Vai ir vēl pulveris tavās petardēs? Spied gāzi grīdā, masē to gāzi grīdā. Spied tā, lai rītā melnā kastē jāmeklē un rītā. Spied gāzi grīdā, masē to gāzi grīdā. Spied tā, lai rītā melnā kastē kaut kur un rītā. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Kādāģi slupā, draugs nedomā te buksēt. Kādāģi slupā, vairs neder mājās rūsēt. Kādāģi slupā, gatavs dāmas degustēt. Lai varu saprast, ar ko man mājās dusēt. Dzīve kā limonāde, garšīga kā magāze. Šonakt mēs dedzinām, sprīdzinām, it kā mēs banāne. Dzīve kā limonāde, garšīga kā magāze. Šonakt mēs sprīdzinām, it kā mēs banāne. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam,
Eju, kaut kā savāds, baigi daudz naudiņu. Saki vēlreiz. Ai, nu neko. Nu, baigi iztrakojāmies, ne? Ko? Taisnība. Šits man toč to Jančuku atgādināja. Atkal Jančuku? Nu, ne, Man tas Jančuks? Nedusmo. Viss taču nāk un aiziet tālumā. Noriņ! Es tev neesmu nekāda noriņa. Noriņ! Viss, ej prom, laid virsū 10 AB2. Noriņ! Ej prom no manis, netraucē man tagad. Un atkal zilā vakarā ziedbirzi lakstī galā. Viss nāk un aiziet tālumā un sākas viss no galā. Jau atkal bizāri ievainā, kāds sirdi griež un būtu zem bērza zārā līganā, klai sunās kāzu gultu. Viss nāk un aiziet tālumā. 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 Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Bet cauri zaļiem piezokņiem skan soļu klusie švīksti, un atkal kādam šūpulim kāds meklē bērza līksti. Bet tad, kad sārtas lapas slīd, lai nebūtībā sustu, visbeidzot sirmi vīri nāk, cirst baltu bērza krustu. Viss nāk un aiziet tālumā. 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 Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Tu redzi? Tu redzēji? Tā ir tā noriņa, pa kur tu man tur saukā visu laiku, jā? Tu zini, ka tu man vispār stresu uzdzen. Un tad, kad es stresoju, es sāku daudz ēst. Un tagad jau man tur pietiks svars visam pavasarim. 2 pavasariem man pietiks. Bet tas jau tikai tāds plaukstas lieluma pavasars. Beidz man te attaisnoties. Klausies. 10B1. Viņi labāk zinās. Nu labi, tā lai viņi man parāda, jo es tev te neticu. Tu man te melo atkal. Stresu tikai uzdzen. Atkal labdien!
Diena sākas, kāpju uz svariem, manis pietiks vēl 2 pavasariem. Piere riebās, kaujas pozā, mīļotā noņem tās brilles rozā. Un kad modīsies no rīta, kā pēc darba padarīta, ķers pie kabām, tas nemiņas visas pazaudētas atslēdziņās. Aha, dzīve kā intervijas vari, aha, un kā tev iet un ko tu dari, aha, es raustu plecu, saku, gaidu plaukstas lieluma pavasari. Mēles karstas, vārdi Katrīnas, tā mēs dzīvojam, tā mēs svinam. Kāpēc kaujas, rudzu lauksus kraujas, viens otru mēs, kur smēlām saujās. Un kad modīsies no rīta, kā pēc darba padarīta, ķers pie kabām, tas nemiņas visas pazaudētas zelta atslēdziņās. Aha, dzīve kā interviju svari, aha, un kā tev iet un ko tu dari, aha, es raustu plecu, saku, gaidu plaukstas lieluma pavasari. Plaukstas lieluma pavasari. Zin kā, es tā skatījos, un tur tajā galā žūrijā pasties kāds izskatīgs čeks tur sēž, gudrs arī noteikti. Tas jau tāds mans tips būtu. Nu, mīļotā, noņem tās brilles rozā. Es jau tik tev saku, ka jaunība dienā es šito būtu ņēmus ciet. Nu, labi, mīļotā, dod man bučiņu man. Ne. Dod man bučiņu man. Tu prasi bučiņu no 10C, viņi tāpat šeit tagad nāks. Nu, viņi pa jaunu. Dod man bučiņu Ne. man. Dod man bučiņu man. Dod bučiņu, dod vienu bučiņu man, mazu bučiņu man, mīļu bučiņu man, jā, dod man bučiņu, dod karstu bučiņu man. Mīlas akords mums lai skan, jau nāc man tuvāk, vēl drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, pavisam tuvu man. Mīlas akords mums lai skan, šodien vai rīt, labāk tūlīt. Šī karstā bučiņa mūs uz mūžu vienos, nejautā man, ne prāts vai prāts, droši tuvāk, tuvāk nāc. Jau dod man bučiņu, dod vienu bučiņu man, mazu bučiņu man, mīļu bučiņu man, jau dod man bučiņu, dod karstu bučiņu man. Mīlas akords mums lai skan, jau nāc man tuvāk, vēl drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, pavisam tuvu man.
mīlas akords mums lai skan. Šī karsta bučiņ mūs uz mūžu vienos, nejautā man, ne prāts vai prāts, droši tuvāk nāc. Dod man bučiņ, dod vienu bučiņ man, mazu bučiņ man, mīru bučiņ man. Dod man bučiņ, dod karsta bučiņ man, mīlas akords mums lai skan. Nāc man tuvāk, drusiņ tuvāk man, drusiņ tuvāk man, drusiņ tuvāk man. Nāc man tuvāk, pavisam tuvu man, mīlas akords mums lai skan. Groziņu klasē. Ew. Ai, lai taču paliek. Bučiņas. Nē, atnāca. Nav problēma. Kāds pieklājīgs jaunietis, es teikšu tev. Bija. Bet vispār te tikko bija tāds labs priekšnesums. Paskaties šeit. Neviena nav. Nu kā neviena nav? Nu tikko taču bija. Tikko bija. Bet man tas vispār atgādināja mans pienvedēja piedzīvojums arī. Cik tev daudz tie jauniekļi skraidījuši pakaļ? Daudz ir bijuši, daudz. Jā. Bet lai tev pa tiem pienvedējiem vairāk vispār pastāsta 10, B1, lai tev pastāst šito. Vai 11 B1 vispār labāk mīļotā tev pastāstīs, jā? Nu labi. Un es sajaucu klāsu. Ceļu ātri skrien. Solī kāpot gadījums ir bijis. Apstājoties galvā domas ņirbuļ skrien. Jokoties, jo sevišķi man gribas. Paskaties šeit, neviena nav. Nokursties tā, tu jocīgais. Paskaties šeit, neviena nav. Nokursties tā, tu jocīgais. Saule spīd man virsū un es esmu laimīgs. Skatoties uz tevi, man viss ņirbuļs skrien. Jokoties, jo sevišķi man gribas. Paskaties šeit, neviena nav. Nokursties tā, tu jocīgais. Paskaties šeit, neviena nav. Nokursties tā, tu jocīgais.
Tagad ir. Tagad te ir, paskaties. Ko? Tagad ir. Jā, vāc. Jā, nu tad stāsti. Kas tad tev īsti bija ar to piena vedēju? Ai, viņš taču man ar lidmašīnu izvizināja. Tu esi lidojusi ar lidmašīnu? Oi, man tie pielūdzēji, ar kādām lietām tik nevadāja agrāk? Traktori, Andzītim pat bija žigulis. Jā, bet nu mana mīļākā bija lidmašīna noteikti. Tāpat kā tai 11 A2. Taisnība ir tev, jā. Gudrs tu man esi. Jā, nu kur ir tā lidmašīna, no? Lidmašīnas. Uzmanību visiem pasažieriem. Šis ir pēdējais uzaicinājums uz lidojumu BP2X11A2. Lūdzu nekavējoties ierasties uz norādīto iekāpšanu, kur par jums parūpēsies stjorta Rīta. Paldies par uzmanību! Pirmais pants. Jā. Ieskrieramies. Primā. Esam mēs skaisti piloti. Lidojam uz savu floti. Jā. Lidojam uz savu floti. Ar samaļotiem. Kā parasti lidojam. Esam mēs skaisti piloti. Jā. Lidojam uz savu floti. Jā. Lidojam uz savu floti. Ar samaļotiem. Jā, kā parasti. Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Nu vai, Mildiņ, tev to piedzīvojumu tik daudz? Nu jā, bet sirsniņa var man pāris reizes ir bijusi salauzta. Ai, nu tā tava muļķa sirds man jau līdz kaklam. Nu jā, bet tomēr sāp jau var man. Bet vismaz cerēsim, kad 11. C nav tāpat, kā man bijis, jo sāpēja tās reizes. Ai.
sacīdams, vai uz katrā soļa tev misējas, 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 un viss mūžam iznāk otrādi. Jebšu negribot, jebšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien tev vējā izsējās. Muļķe sirds, tā nekad nekur nav ganā, mīlu to, jo tikai manā, mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tā nekad nekur nav ganā, mīlu to, jo tikai manā, mana ir šī muļķe sirds. Liksies tāds viens pats pasaulē, bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties? Paļauties, 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 jau tūlīt tev gaužām žēlabā. Neva pirmo reiz, neva pēdējo, sirds par tevi izrādās stiprākā, 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 un tev atliek tai vien pakļauties. Muļķe sirds, tā nekad nekur nav ganā, mīlu to, jo tikai manā, mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tā nekad nekur nav ganā, mīlu to, jo tikai manā, mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tā nekad nekur nav ganā, mīlu to, jo tikai manā, mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tā nekad. Oi! Ja jūs vispār zinātu, kā man iet ar to Aivariņu, pastieties, viņš jau atkal ir mani pametis kaut kur neceļos, un viņš ir aizgājis noteikti atkal dzert vai kaut kur, es nevaru vairāk šitā. Bet tas nav svarīgi, jo pirmo gadu mums ir visas 12. klases sagājušas kopā, lai uztaisītu vienu brīnišķīgu priekšnesumu. Sagaidiet mūsu 12. Steigā sevi vien tērē, kur gan paliek laiks sev un tev, viss gar acīm skrien ātri. Esi reāls, tu man esi viss, tev to vajadzētu zināt, un šis nav burvju triks. Šī nav raķešu zināt, vienmēr pastāv risks, bet es varu apstiprināt, ka šis nav burvju triks. Šī nav raķešu zināt, gadu laiks dar imūnu, bet man vajag gatavu, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prasa nereāli piepūl, kad pasauli vada tās stūrs bults. Grūti izvilkt pakaļ no gults, paliek kā rings, laik nosidot. Esmu tik slings, ka varu noskipot pat, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdienu,
Nav vien tāda ikdiena, bet savākties sprot. No šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļām tā garām velti pavadīts laiks. Pasaule apkārt veido skaistu gleznu. Es tajā esmu netīši uztriebts traips. Dzīvojam ķīša ezera maliņā, mēs divotā. Un ja reizēm leduses neņem galvā mīļotā, tam jābūt tā, jo nedzīvojam mēs Āfrikā. Oi, nu skaisti, skaisti, es jums teikšu, vienkārši skaisti. Tā, un Aivariņ, es tevi tur redzēju vispār, tu nāc man tagad ārā. Sieviņ. Kur tu atkal biji palikusi? Palicis. Iejutos jaunības gados. Tavu Jančuku ar satika. Ko? Jančuks? Tad mēs par to pēc tam vēl parunāsim. Nu, ko tad tagad? Nu, cik es skatījos, laikam mēs tagad beidzam. Nu, tad dosim žūrijai 15 minūtes apspriesties. Un ko dara klases? Nu, klasēm noteikti vienam pārstāvim ir jāpagaida. Bet mēs gribētu arī pateikt paldies jums, skatītājiem, mūsu gaismotājiem. Un žūrijai. Bet lielākais paldies ir visiem dalībniekiem. Tiekamies pēc 15 minūtēm. Paldies, paldies. Vai esat gatavi uzzināt uzvarētājus? Jā? Būs tiešām lieliskas balvas atsevišķi pamatskolai un vidusskolai. Un pirmā vieta? Saņems piedāvājumu no Escape Town. Aplausu lūdzu! Tagad mēs nevilksim garumā, dosim vārdu žūrijai. Jā, halo, sveiki. Man būs tas gods runāt žūrijas vārdā. Paldies jums visiem, ka pagodinājāt šajā piekdienā ar klātbūtni. Jūs bijāt brīnišķīgi, lielākā daļa. Un es varbūt pateikšu 3 labas lietas un 3 sliktas lietas, jā, žūrijas vārdā. Pirmā lieta. Kas? Vajag. Sāksim ar sliktajām, jā, lai mēs zinām, kā uzlabot pasākumu. Pirmkārt, paldies pasākumu vadītājiem, taču jūs, diemžēl, pārsvarā neviens neklausījās. Tā ir sliktā lieta. Lūdzu, mācamies klausīties vadītājus. Piemēram, tagad. Ja? Paldies. Otrais, nebija nevienas Singapūras satīna dziesmas, par to visiem balli nost, protams. Ja? Nē, sākstos, tā nav. Patiesībā bija ļoti laba mūzikas gauma, par to vēlāk. Un vēl es dažiem ieteiktu, ja ir tas priekšnesums, iemācieties dziesmas vārdus, ja? Dažiem. Bet pārsvarā visu mācēja. Tagad par labajām lietām. Lielisks komandas darbs gandrīz visiem priekšnesumiem, brīnišķīgi iesaistījāt skolotājus. Tas ir paraugs, kā jāstrādā. Es esmu bijis 3 Eirovīzijās, daži no šiem priekšnesumiem mierīgi varēja piedalīties tur un būt labāk nekā dažiem labiem, kas pārstāvējuši Latviju. Otrakārt, man liekas, šī ir kaut kāda akrobātikas skola vai kas, jo kādus jūs tur piruetas mākat to un wow, tiešām iespaidīgi, nevienā citā skolā neko tādu neesmu redzējis. Iespaidīgi.
Un pēdējais ļoti laba dziesmu gauma. Katrs var paņemt tur vai Nārniju, vai Balējam neguļam, bet tur bija pienvedēja piedzīvojums. Žoržs Siksna. Wow, Malači, ļoti laba dziesmu izvēle daudziem. Bet, pietiks muldēt, ķeramies pie galvenā, noskaidrosim, kas mums šogad ir labākie. Tādu, ko, draugi, esam gatavi, ja? Sarunājam tā, ka katra no klasēm, kura piedalījās šajā te lieliskajā mākslas dienu priekšnesumu konkursā, ir pelnījuši aplausu, un jūs esat vislabākie paši priekš sevis viennozīmīgi. Žūrijas uzdevums bija salikt jums atzīmes vairākās kategorijās, un tīri pēc matemātiskā varbūtības vidējā teorētiskā vienādojuma mēs izvilkām uzvarētājus. Tas viss fair enough. Sarunājam tā, ka katrs tiek pie atzinības, bet tie, kuri nāk pie atzinības, nenozīmē, ka jūs neesat uzvarējuši, bet tas nozīmē, ka jūs trīniekā toči nebūsiet, ja? Tā kā bez apvainojumiem. Un te nebūs pēdējā vieta un trešā vieta vienkārši randumā pēc pateicības par priekšnesumu nāk 5. C klase. Paldies, mīļās meitenes, mīļās puikas. Jūs bijāt ļoti forši. Paldies jums. Tāda vēl ļoti laba atzinība ir, bet nav trīnieks, 7B2. Mani mīļie 7B2. Kur jūs man esat, ko? Visi apvainojās, vairāk nenāks, ja? Ok, labi, es pie jums arī nebraukšu vairāk. Vēl viena manējie 7D bija forši. Es negribu teikt, ka kāds bija foršāks, bet jūs esat superīgi. Paldies. Es jau zinu tagad, ja? Kurš ļoti negribētu, lai tagad pamatskolas konkurencē nosauc kā nākamo jūsu klasi? Jo, ja jūsu klase netiek nosaukt, tas nozīmē, ka jūs esat tuvāk trīniekam. Saprotat? Ok. 8A. Paldies par piedalīšanos, paldies par priekšnesumu. Bali baložos, ja? Un tā tad pēdējā atzinība, un tad būs trīnieks. Un, diemžēl, jāsaka, ka trīniekā šajā konkursā neiekļūst 8D. Bet 8D nāk pēc atzinības. Paldies, draugi. Super, Malači. Un tagad godalgotais trīnieks sākot ar 3. vietu. Dāma, halo, vai mums ir skaņotājs? Halo. Tā, skaņotāji, kur mums ir skaņotājs? Labi. Tā, dāmas un kungi, svinīgi paziņoju, ka šajā fantastiskajā pasākumā ārkārtīgi augsto 3. vietu iegūst 5D! Malači, ļoti labi, ļoti labi. Tā. Kā jūs saprotat, palikuši 2. 6D un 8D, vai ne? Es saukšu 1. vietu, ja tā būs interesantāk. Ja... Uzreiz, lai iet. Labi. Un šodien 1. vietu iegūst 8D! Un aplaus arī 6. par godpilno 2. vietu! Malači, ļoti labi priekšnesumi. Uztaisam fotogrāfijas, paņemam balvas. Mēs tā kā galvā visi dziedam We are the champions, my friends. Ok. Tā, paldies pamatskolai. Turpinam ar gandrīz vidusskolu, ieskaitot 9. klasi, ja?
Tātad, ja mēs jūs nosaucam, jūs neesat trīniekā, bet aplausus esat nopelnījuši un sākam ar 9D1. 9D1, paldies, paldies, draugi. Alfabēta secībā pateicību saņem 9D2. Pareizi izlasīju, jā, pareizi izlasīju. Bet ļoti skaistas kustības bija. Es ieliku vairāk nekā pārējie žūrijas locekļi uz mani, lūdzu nedusmojieties. Ja? Nākamā pateicība dodas pie 10A2. Vienkārši Kristaram tur šļuka nost, kas tur šļuka, bet bija labi, bija ļoti labi. Balējam, neguļam. Ir arī tāda klase. 10AB2. Jā, šīs. 10AB2. Nākamā pateicība un atzinība 10B1. Labi, jūs vienkārši tikai pieklājības pēc izrādāt šobrīd, kad esat priecīgi, bet nekas. Tā, man ir palikušas 3 atzinības un 3 pirmās vietas, ja? Tā. Trīniekā neiekļūst, jo nākamie atzinību saņem 11. A1. Paldies, mīļie. Trīniekā būs no katras no klasēm viena klase, ja? Bet tur nebūs vēl vieni 11. Ja? Trīniekā nebūs 11 C. 11 C. Paldies, draugi. Nu labi, lai jums vispār tur sačakarāt smadzenes tagad. 12 nebūs trīniekā, bet tur būs 9, 10, 11 kādā secībā. To Edgars līdz pateiks. 12. Paldies jums par jūsu triplu priekšnesumu ar trio apvienojumu 3 dziesmās. Forši. Maliči. Ēģā, tagad tava kārta. Aiziet. Nu ko? Šis ir atbildīgākais brīdis manā dzīvē iespējams, bet es nevilkšu garumā. Mums ir 3 izcili priekšnesumi, mēs tur kāvāmies, katram bija savu favorīti, bet nonācām pie kopsaucēja, ka 3. vietu smagā cīņā iegūst 10A1. Ļoti labi, tieši hokejam sākoties brīnišķīgs priekšnesums. Lūdzu, malači. Nu, tagad es arī saukšu gan jau 1. vietu, jā? Kur ir abi dalībnieki? Tur, jā? Te ir vieni. Un kur otri? Re, kur otri, jā? Un 1. vietu šodien iegūst 10C! Un aplaus arī 11. A2 par 2. vietu. Malači. Super. Es došu skolotājam. Brīnišķīgi iesaisti. Pārliecinoši uzvarētāji. Nu, sastājamies uz kādu bildi. Super, brīnišķīgs priekšnesums. Nodod tālāk apakaļ tev mikrofonu. Ko? Jā. Super, ar to arī mēs noslēdzam šo pasākumu. Atdod mikrofonu vadītājiem. Paldies visiem, kad atnācāt. Ceru, ka jūs izbaudījāt, es izbaudīju, to es toču zinu. Varat doties mājās. Paldies!